Draudze Prieka vēsts jau 26 gadus ir nodevusies tam, lai redzētu, kā līdzcilvēki piedzīvo Jēzu, viņam darbodamies caur katru no mums. Jēzus mums pavēlēja sludināt prieka vēsti visiem cilvēkiem, tāpēc evaņģēlija sludināšana ir visu kristiešu privilēģija un nevis tikai dažu izredzēto evaņģēlistu pienākums. Mēs dzīvojam laikā, kad mūs apņem steiga un stress, un aizvien mazāk laika atliek garām un jēgpilnām sarunām. Tāpēc būtu labi, ja mēs patrenētos izteikt savu stāstu 10 sekundēs, lai tad, kad mums ir tikai 10 sekundes, mēs zinātu, kā tās izmantot. Lūk, mana liecība. Es uzaugu kristīgā ģimenē un ticēju Dieva eksistencei, bet 20 gadu vecumā sapratu, ka man jāuztic savu dzīvi viņam. Kad es to izdarīju, man dzīve pilnībā izmainījās. Tās bija 10 sekundes. Lūk, ko cilvēki iespējams pēc tam tev jautās. Ko tu domā sakot, ka atdevi savu dzīvi Dievam? Kā to var izdarīt? Kā tad tava dzīve mainījās? Tava atbilde var izskatīties aptuveni tā. Paldies, ka pajautāji, un tad padalies ar evaņģēliju un savu liecību. Jo tavs stāsts atvērs cilvēka sirdi uzklausīt evaņģēliju. Uzzini vairāk par to, kas ir evaņģēlijs un kā ar to dalīties, noskatoties video, uz kuriem linkus tu atradīsi aprakstā. Būt par liecību? Jēzus to darīja nepārtraukti. Visur, kur viņš gāja, viņš bija liecinieks. Padomā par Jēzus liecību kontrastā ar savējo. Daudziem liekas, ka cilvēkus veiksmīgi var uzrunāt tikai tie, kas paši bijuši ļauni un pagalam grēcīgi. Taču Dievs jau nelieto mūs tāpēc, ka esam bijuši slikti, bet par spīti tam. Tāpēc savā liecībā mums nav jālielās ar to, cik slikti mēs bijām, bet gan ar to, cik labs ir viņš. Padomā, labākais liecinieks, kāds jebkad dzīvojis, nereizi negrēkoja. Ir cilvēki, kuri bijuši atkarīgi no kokaīna, bet citi, kuri bijuši atkarīgi no Coca-Colas. Vienam ir liecība par to, kā Dievs viņu izvilka no grēku bedres, bet citam, kā Dievs viņu no tās pasargāja, un otrā taču ir spēcīgāka. Nav vajadzīgs slikts stāsts, lai sanāktu laba liecība. Jēzum ir visspēcīgākā liecība. Mums katru dienu ir iespējas cilvēkiem pieskarties ar Dieva mīlestību. Ir laiks pastāstīt savu glābšanas stāstu apkārtējiem. Vai tu jau noformulēji savu 10 sekundžu liecību?